uzticies man. Sveiki, biedri! Pēdējā laikā aizvien biežāk saņemt aptuveni tādas vēstules pēc bērniņa. Pirms bērniņa viss bija labi, pēc bērniņa piedzimšanas es pieņēmos par 10 vai 15 vai cik tur kilogramiem. Kā man no tā tikt vaļā? Tad tādas vēstules, ka jaunībā man viss bija ļoti labi, bet tad ar laiku jau 30, 40 vai 50 gadi un pamazām sāk parādīties liekais svars. Un tad vai arī jaunas meitenes, kad mums 15, 20 vai 25 gadi, un viņam tā vilmaņa nav pati ātrāk, nav arī sanācis kaut kādā veidā pieņemties svarā, bet problēma ir tā, ka īsti nejūtās ērti iet uz sporta zāli un nezinu īsti, ko tur darīt. Ko darīt, ko var izdarīt, trenējoties mājās vai nomest lieko svaru. Un mājās tiešām, un trenējoties mājās var nomest lieko svaru. Ja tu gribi tā vairāk kaut kādu formu veidot, tad jā, tad tur vajag papildus svarus un vajag cītīgāk visu skatīties, tā ir tā forma veidojošā. Bet nomest svaru var tiešām izdarīt arī mājās. Pats galvenais ir trīs faktori. Pirmais pats būtiskākais ir diēta. Par to tas būs atkal citā video, kurš būs šeit atkal klāt, mums redzēs manā kanālā. Otrais ir treniņš mājās, ko var izdarīt. Salīdzinoši vienkārši treniņš dažādos līmeņos. Es mēģināšu viņu pielāgot maksimāli tā, lai katrs cilvēks varētu sev pielāgot. Tā kā meiteni, kur ir 20 gadiem jau tā 10 lieki kilogrami vai 5 kilogrami, viņi pēc tam ir sportojas, un tad viņai salīdzinoši daudz vieglāk būs nekā tādam cilvēkam, kam ir varbūt cienījamāks vecums un nekas nav darīts pirms tam, un varbūt vēl daudz vairāks liekais svars, kā 30 varbūt tā kilogrami. Tur būs krietni grūtāk, un tāpēc es parādīšu, kā viņi aptuveni var pielāgot to treniņu. Un trešais tad būs atkal salīdzinoši, cik no aerobās lodzi. Principā tur būs vienkārši ārā pastaigs, kad izēj ārā, vai tev ir suns, vai vienalga kaut kas, vai uzdarba, vai nodarba tev ar kājām. Tas arī papildus dedzinās vairāk kalorijas, ja tu pēc iespējas vairāk kusties. Tad pamazām sāksim. Pirmais būs treniņi. Pirmais vingrinājums, pirmā versija. Tas ir tiešām pilnīgiem iesācējiem, kam ir sportiskā forma tiešām uz zem un daudz liekais svars. Tas tā ir atspiešanās, bet tu viņu taisi modificētā versijā. Tā kā tev staisnām kājām šādi. Bet tu saliec kājas ceļos, ne tikai saliec bišķi ceļos, bet tu rītīgi līdz pašam galam. Tu vari kontrolēt, jo tālāk tu liec, jo šitā ir grūtāk. Tuvāk tu liec jau vieglāk. Sāksim ar to pašu vienkāršāk. Sanāk, ka dibāt celšanā ir tā, bet teorijas nepareizi, bet pie kājas, bet pareizi vai nepareizi. Galvenais, ka tev tas muskulis strādā. Tad šitā te nostāsies, ceļi tuvu, rokas centies turēt nevis šeit tev priekš, kas ir šitā te tā aizkopās, bet vairāk te atpakaļ šitā te. Un tad tu atspieties 10 reizes. Šādā te veidā 10 reizes. Ja tas paliek pa viegli, tās 10 reizes jau ir ļoti uzsalīdzinoši viegli uztaisīt, tad nākamais būs šādā te no ceļiem. Rokas šitien, kājas šitām un tā atspieties. Šādā te 10 reizes. Šī vingrinājumā darbojās krūtis visvairāk, triceps arī darbojās un plēci bišķīt arī darbojās. Tā kā tev sanāk 3 muskuļu grupas vienā reizē trenēt. Un ja tas ir tā paliek viegli, tad var arī nākamais līmenis ir tad no kājām, tā kā esam taisnīgs un dimens lejā, ne šādi augšā, bet šādi te lejā. Un tad tu atspiedies šādi 10 reizītes. Un tādā veidā. Tas būs pirmais vingrinājums. Nākamais vingrinājums būs pietupieni. Pirmais vingrinājums bija krūtis, plēci, triceps. Otrais vingrinājums būs kājas. Un mēs cenīsimies tā, maz nevarēs dažos vingrinājumos, kas ir, iekļaut visas muskuļu grupas. Tā ir kājas. Pirmais vienkāršāk atkal tas pats vienkāršākais. Tu nevari īsti uzveicīt pilnu pietupieni, vai tu klāst 30 vai cik kilogramu liekais svars. Ir grūti uztaisīt tiešām, es esmu redzējis. Taisi tā līdz galam, uztaisīt šeit, uzpieti. Jau lejā, izlāk augšā. Jau un izlāk. Ja var, tad es normāli uztaisīt tās 10 reizes, tad nākamais ir normāli tukās līdz galam. Cik? Centies šā te vairāk
paralēli pret Rīgām. Šādi augšā. Ievelk un izvelk augšā. Ievelk un izvelk augšā. Ievelk un izvelk augšā. 10 reizītes šitās te. Un te sākumā būs cenīsies vairāk sev papērš, un tad droši vien, ka sanāks brīvošās, gāzīsies kaut kā apakaļ, bišķi tā. Bet, kad tiešosies, tad būs labāk. Tā darīs, tad vairāk slodzi ies uz dibeni. Tas parasti grib, lai mazāk slodzi iet uz šādi taisīt vairāk uz augšsodeni, ja vairāk dibens apakaļ, vairāk iet uz dibeni slodzi. Tagad tas būs otrais vingrinājums. Un ja tas ir pa viegli, parasti piekpieni, var taisīt piekpienas un lecienu kopā. Tagad tieši tāpat tās motupies un pēc tam lec augšā. Ievelk, izvelk. Un šitā jau būs diezgan jau. Un pēdējais no 3 vingrinājumiem būs hanteļu vilkšana pie vēdiem. Un šis vingrinājums ir vairāk mugurē, bet darbojas arī triceps, līdz ar to mums pirmajā vingrinājumā bija krūtis plecs triceps, otrajā kājas un trešajā būs muguru biceps. Var teikt, viss arī muskuļu grupas ir noslogotas. Tas sanāk 3 vingrinājumos mēs visas muskuļu grupas iekļājam, kas ir baigi forši. Un tad šeit tā nostājās taisni muguru šeit tur. Galvenais neliet šādi te kūkumā tā muguru. Vēl kas, ko es ievēros pēdējos par darbu, kad viņas taisa šādi dekalpā. Tad tomēr vairāk izliekties, noliekties, tad tas nāks pilnāka amplitūda šādi atvēlas pa vēdiem. Vēl liederīgi, tam šeit deklāt, bet drīzāk vairāk šeit. Un izvēl, kad vēl augšā. Šādi te veidā. Nu, un arī tas pats uztaisīs 10 reizītes. Jā, šodien vingrinājumā te nesanāks nekādi improvizēt, te principā tu improvizē ar svaru. Jo ņem lielāku svaru, jo lielāks, jo grūtāk tev būs, jo labāk sagatavotība ņem lielāku svaru. Jo mazāk sagatavotība, jo ņem mazāk svaru. Un to pati pieregulē. Ja tev nav svaru, beidz atrunāt, vienmēr kaut ko var izdomāt. Paņem piepildu kaut vai reku. Pudeles, tās būs tavējās hantels. Un, lai, protams, vēlams nopirkt hantels, tad tu var pieregulēt to svaru labāk. Bet, ja tev nav, tad tikmēr negaidi, kamēr nopirsās hantels, un vajag tam 1 nedēļu, 2 nedēļu, tad tu aizmirsīs, ka tu gribi sākt, ka tu gribēji trenēties. Ko darīt, tāpat tās nevar, ko izdarīt un tā tālāk. Bet nē, ņem dari uzreiz, kādas iespējas ir, to arī dari. Var pildīt šo vingrinājumu mierīgi ar šām te pudelēm. Paņem 25 liktenes, atkal nolicies taisni muguru un galds klāt. Jo muskuļiem viņiem ir pilnīgi vienalga, vai caur hantels vai caur pudeles. Tagad. Bet par to, kā to visu salikt kopā un kāda būs treniņu programma. Mums tā, kad katru izpildīs vienu vingrinājumu, pēc otrs pirmais būs atspiešanās no brīdīsiņš. Uzbārs triceps tālāk būs piepienu kājas un pēc tam būs vilkšana pie vēdiem. Trešais un viņi iestākat uzsēties vienu vingrinājumu, pēc tam otru vingrinājumu, pēc tam trešo vingrinājumu. Vienu pēc otras, bez lielām pauzēm. Un pēc tam pabeigsim un sācam kā no jauna. Kopā pirmajā treniņā, teiksim, būs 8 kāda rīņa, 8. Un pēc nedēļām un vairāk var palielināt to apu skaitu. Pēc nedēļas 9, pēc tam 10. 11, 12, 13 līdz tu beigās vai rīts, un tā tu vari taisīt pusstundu, un tev ir mērķis pēc iespējas vairāk apus izpildīt pusstundā, cik tu vari uztaisīt. Tas uzreiz var palielinās, diezgan strāvā uzreiz elpošanu, un tu iztārā. Un tas atkal uzsēdot izdarbību braukšām, kad visi kārtībā. Nu tātad, piemēram, tagad pats vienkāršākais piemērs, ja ir nepārāk laba fiziskā sagatavotība un diezgan daudz liekais svars. Piemēram, es esmu meiteni, man ir sieviete, man ir 40 gadi un man ir, teiksim, 90, 100 kg, teiksim tā. Un tad kā es sāku savu vingrināt? Pirmais sāku atspiešanās. Šādi nošos ceļiem. Un šitā atspiešanās. 5. 10. Tas bija pirmais vingrinājums.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tātad mēs paudīs izņēmu uzreiz nākamo. Man nav kantri mājās, tāpēc es izmantoju ūdens bačus. 5 kg, 5 litri katrs. Jāceļ augšā. Un tad es nolēcos un cenšos uzsākt pie vēršas. Izlāp augšā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Labi. Un tagad es pabeidzu šo te, es atkal netūšos un atkal uzreiz atbildēs. Astiešanās. 1, 2, un tā uz priekš tā viss turpinās līdz sanāk 8 reizītes uztaisa. Tas ir pirmais variants. Un tagad grūtāks līmenis tādēļ, kas ir jau kaut ko jau darījuši vai kā. Kā uzsāsim tā, lai grūtāk. Tu var kaut ko taisīt pa vidu starp to, ko es rādīju pirmo un to, kas būs tagad. Katrs pielāgo, cik tu vari pie savām spējām un iespējām. Nevajag tā, lai jau slikti paliek tik strauji pēc vienu vingrēm uz otru. Tā, lai jūtas iestarbīgi ir augšā un kad elpo, tad tas ir ok. Un tad, piemēram, tagad ir labāk nekā fiziskā sagatavotība, mazāk regresors, tad kādā jūs esat ejot. Tā aizjūt taisa, un atspiešās 10 reizes. Taisa šitā, uzreiz nākamajā lēcienā. Atpēc pabeidz reizēm pārtās. Pabeidz 10, uzreiz nākamajā, uzreiz atspiešanās. Uzreiz atkal lēcieni. Tad uzreiz atkal pārtās. Un tagad atkal viņš šie rīķi aizvien sākumā. Kā sanāk? Arī es varu it kā uzskatīt diezgan normāla formā esmu pašlaik. Bet arī man tagad var uzskatīt ir aizlopē. Tā kā arī es varu taisīt šo pašu vingrinājumu. Tāpat tā viss kārtībā. Tā kā pats var pielāgot cik savu to grūtības līmeni kā tam vajag. Nu tad vēlreiz katru paliek. Katru vingrinājumu izpild vienu pēc otra. 1, 2, 3. Pauzes starp vingrējumiem pēc iespējas minimāls. Bet to var atkal pieregulēt, cik daudz pauzīt tev vajag, atkarībā no tā, cik grūti tev ir izpildīt šo vingrējumu. Katram cilvēkam tas būtu bišķīt atšķirīgi. Tas ir viens. Cik bieži izpildīt tos pašus vingrējumus. Vingrējumus ir izpildīt, teiksim, es ieteiktu katru otro dienu. Vienu dienu tev ir treniņš, otru dienu tev nav treniņš. Vienu dienu ir treniņš, otru dienu tev nav treniņš. Un plus tev, protams, būs arī tā saucamā aerobās lodumi. Un tās vairāk būs šī gadījumā kā pastāvīgs. Tu par to būs atsevišķi šo video. Nu, un tad vēl pats svarīgākais video, lai tiešām būs rezultāts visam šim. Jo tu vari taisīt to treniņu vienu, otru, vai 10 reizes dienā taisīt to treniņu, bet ja tu apēdīs vairāk kalorijas, kā tu patērē, tad tas vairs nekādīgi nevar nost. Un par to arī būs atsevišķi video, ko es pievienošu saiti arī YouTube kanālā pie mūsu. Principā es domāju, ka es jums pievienošu gandrīz vai vienlaicīgi pāris stundu starpību. Tā kā obligāti apskaties to, lai būtu rezultāts visam pasākumam, ko tu dari. Nu, un tad, ja tev patika video, spied like, abonē mūsu kanālu, būs daudz jaunas informācijas. Nu, cerams, ka jums noderēja un patika un būs viss kārtībā un darbosieties. Airinģi!